Sveiki, fotodraugi! Šoreiz mūsu tēma ir actions, jeb darbību secība. Actions ir tāds labs instruments, ko Photoshopā var izmantot, ja jāveic vairākas darbības, kas atkārtojas. Priekš viens foto apstrādes, otrs foto apstrādes. Un tādā veidā, ja piemēram filtri vai krāsu regulēšana, mēs veicam vienu vai līdzīgas darbības, virkni līdzību darbību, tad mēs ierakstam, uztaisam action, jeb ierakstam darbības, un tad mēs viņu ar vienu klikšķi palaižam, un tad jau vai kaut ko pieregulējam, bet nav jāatkārto daudzas darbības vienādas. Mēs parādīšu, kā to darīsim. Tad uztaisīsim action, piemēram, lai regulētu asumu, izmantojot high-pass filtru. Ja jums nav šeit actions redzamas, man ir action panelis. Ja nav, tad ejam uz Windows un ieslēdzam actions, un tad parādīsies. Atveram action paneli, un vislabāk ir, ka man ir, piemēram, savas actions, uztaisīsim manas, ir folderu secība, uztaisīsim jaunu folderi, jeb mapīti, sauksim tests, tā būs testa mape. Un tagad testa mapē uztaisīsim action, jeb asuma regulēšanas tādu rīku, jeb darbību secību, lai pēc tam mēs ātri to varētu darīt visām bildēm. Tātad, lai to darītu, mēs taisīsim jaunu action un izvēlēsimies kuru. Un tātad es spiežu šito krustiņu, tas ir jauns. Iznēc mums New Action panelis, kur mēs ierakstam nosaukumu. Nosauksim, es viņu nosaukšu tests Sharpen, jeb asums. Izvēlamies mapi, šeit mums būs uztaisītā testa mape. Šeit var izveidot arī kaut kādu function key, jeb ātro taustiņu, kā to var ar shift control ieslēgt un kaut kādu taustiņu kombināciju, lai ātri izsaukt šo darbību. Bet es neizmantoju, bet var. Un var arī krāsu, piešķirsim mēs šoreiz sarkanu krāsu. Un spiežam rekord, jeb ierakstīt. Šajā brīdī ir sācies ieraksts. Ieraksts nozīmē, ka viņš ieraksta kombinācijas, jeb taustiņas, ko mēs spiežam. Tas nav tā kā video ieraksts. Izvēlos slāni. Spiežu, mums viņš jādublē darbība, lai veiktu Ctrl-J, nozīmē nodublē slāni. Izvēlamies viņu, filtri, others, high-pass. Šeit es ierakstīsim vērtību 1,3, piemēram. OK. Nomainām blending modu uz overlay un spiežam stop. Tagad mums ir izveidots sharpenings, jeb asināšanas ar attiecīgo pikseļu 1,3 rādijus, un darbība ir veikta. Tagad pārbaudīsim, kā viņi strādā. Izdzešam uz to veikto darbību. Mēs varam taisīt ietriku. Mums ir testa folderīts. Ja mums tagad nebūtu, mēs atveram. Testa folders, mums ir testa sharpenings. Un tad, lai to iedarbinātu, visu spiežam uz šo play podziņu. Palaist play. Un kas notiek? Mums ir izveidots slānis, bet ir viena problēma. Asums ir piešķirts ar 1,3 rādijus, pikseļu rādijus, kad mums nav iespēja regulēt. Ko mēs, lai jāieliek stop podziņa. Un te, ko mums ir high-pass filtrs ieslēgts pirms 1,3, izvēlamies šo un ieliekam šeit tādu ķeksīti. Tas nozīmē, ka tā ir pauze. Un kas mums tagad notiks? Tagad vēlreiz izvēlamies slāni, palaižam šo mūsu testa sharpening, akciju, jeb actions. Un mums nostājās pauze, te kur 1,3 tagad ir jau ievadīts, un mēs tagad izvēlamies un bultiņam uz augšu uz leju skatāmies, kur mums parādās kontūrs, kurš mums patīk. Pieņemsim, ka mums vajag drusciņu pārspīlēt un liekam 2,2. OK.
Un tālāk viņš paņēma šo 2,2 un nomainīja slāni, un viss asums ir pieregulēts. Tādā veidā mēs esam panākuši asumu un ierakstījuši, ka mums tagad ir action, jeb automātiskā darbība sharpenings ir veikts. Nu, tā tas bija paredzēts. Nu, šādi taisa. Tā var jebkurai vai bilžu izmēru maiņām, ja daudzām bildēm jāmaina izmēri vai kaut kādu krāsu. Vienu un to pašu mēs liekam, vai vēl kaut kādas darbības, ko negribās darīt, vienu un to pašu atkārtot un atkārtot. Šādā veidā uztaisam savus actions, jeb darbības secību, un mēs pātrinām savu darbu. Tas bija šis īsais video par action vai automatizācijas veikšanu. Nu, paldies! Es ceru, ka jums patika. Nu, ja tā, tad tā.